kā mēs šeit ļoti labi redzam, ka Valmiera ar Liepāju ir īstenībā tikpat daudz uzvaras un tikpat daudz zaudējums piedzīvojuši šajā sezonā. Un tik tiešām abas komandas atrodas kaimiņos. Nu, kaimiņos neatrodas gluži kartē, ja, bet kaimiņos šeit varētu teikt, ka mikromačā Blaus Gražuls 1-1 pēc pēdējā uzbrukuma. Valmieras komandai Kalntietis. Un precīzs, ko bija 35. numurs laukumā, un tas ir Māris Ziediņš. Bet ļoti labi epizodi padodās valmieriešiem, kā Māris Krūmiņš ir izvēlējies jau iesaistīt laukumā Kristaps Zērgo, kurš tad cik pēc pēdējās 3 spēles. 3 spēles ar Liepāju un Valmieri ir viens no rezultīvākiem spēlētājiem. Atspēlēs perimetra ātrim, 3 metiens un precīzi. Pēc ilgāk laika tālās distances rezultāts uz tablo ir jau gan nepieklājīgs Liepājai, 4-5. Bet iestājas ceļā arī Liepājnieku neļaujot. Vēļas punkts būtu Kristaps Grekšs, viņi ir individuāli apspēlēt. Dīdžejs uz to metienu. Rāpa grozs stīp, Blaus izcīmuma uzbrukumā un veiksmes faktors tomēr noslēdot pirmo ceturto Liepāju īpaši notiks. Gan jāteic, ka Liepājs ir mazāk rezultāts 4. Vigalnieks. Šobrīd jāspēlē Valmierai aizsardzībā to, ka viņi nepārāk sekmīgi izdara. Botis pēc mūsu piemēto Krūmiņu nospēlē. Kad Krūmiņš pārauja aiz rokas, vienalga gan sekmīgs, lai komandas biedrs gan zaudēt un Valmierai viegls ātries uzbrukums un Gražnieks Andrejs Gražuls, kurš izīrēts ir skaists epizošeit. Nenozīmīgi jāteic, ka Andrejs Gražuls ir ļoti jau podivītas komandas. Šobrīd -7 Liepāja, +7 jau Kalntietis. Mēģina uzlauzt pretinieku aizsardzību ar Cārgēju, tas viņam neizdodas, tā spēle Gekam un koordinē tālāko uzbrukumu gaitu. Timermanim 13 metiens un tas precīzi, šis metiens arī noslēdz spēles otro ceturtdaļu. 44. Vairāk kā +9. Tad Valmieras komanda nepieļauj. Arī Ernest Skala redzam nospēlē individuāli 1-1. Es domāju, ka metiens būtu bijis grozā. Pieļauj, ka kombinācijā jau uz inerti skrēja Geks tālāk. Pagaidām, kas Liepāja šajā elementā priekšā. Gražulim! Šeit ļoti labi nospēlēja Gražuls, ja viņš to spēku pirmām kārtām noturēja savu sezēju. Diezgan labs opetīcijas punktu Valmieras izēs spēlē. Gražulim! Tad jau vien tik tā ar viņš var raidīt šo bumbu. Iekšā grozā redzam atkārtojumā labo komandu, vēlēsies saglabāt bumbu Dīdžejam. Šobrīd tā nogādāt jau groza apakšā Helmanim. 1-1 pret Gražulu. Varēs iedot Andrejam viņam vēlamās minūtes, lai viņš varētu augt un attīstīties kā basketbolists. Sezonas turpinājumā, sezonas gaitā, gan tas nevienmēr izdevās, līdz ar to Andrejs vēlāk arī ir tiks izīrēts Valmieras komandai un šobrīd rāda tik tiešām līderu cienīgu sniegumu. Var Krūmiņu trenētās. Mēģina atrast tieši konkrēti viens spēlētājs, kuru jāspēlē. Ja tas nesanāk, tad Andrijs Mažūtis nav bijis arī pēdējiem brīdim. Treneris Krūmiņš un Kalvis lieliski izmanto iespēju spēlēt 1-1 pret Timermanu. Redzam ar spēku un